Sveiki, mīļie dārgie! Ir ārkārtīgi liels prieks redzēt tik daudz interesantu šeit. Un es esmu Kozmēns, es esmu aptuveni 1,85 m, labi, es zinu, ka esmu 1,85 m, man ir tumši mati, man ir it kā ūsas, man senāk bija skaistas, tagad viņas ir kaut kas tur ir palicis pāri. Tas nav tas svarīgākais, ir jauki, kā saka, raksturot sevi, lai radītu iespaidu, kas runā priekš neredzīgiem cilvēkiem. Bet diskusija, kas šodien mums šeit būs, ir, kur paliek jaunieši ar invaliditāti. Un to organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru kopā ar nodibinājumu Invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons un nodibinājumu fonds Tavs atbalsts. Šī diskusija ir svarīga, lai pievērstu uzmanību un dzirdētu jauniešu viedokli par to, kā jūtas jaunieši un kādi ir viņu sapņi. Un pirmkārt gribētu informēt, kas mums šodien šeit ir viesos, kā runātāji, un tā ir Laine Aleksandra Dovkante. Jā. Tas ir Gustavs Briedis, pirms mirkļa dīdžejojošais Ernests Bulte un arī attiecīgi Emīlija Balode. Bet mums ir arī zinātnieks, pētījuma veicējs Artūrs Poškāns, kurš tad ievadīs šo diskusiju, pastāstot par šo te pētījumu, ko viņš ir veicis. Sveiki. Pirmais, tur ir 2 pētījumi. Un man liekas, tas ir būtiski, jo tas parāda to, ka pagājušajā gadā pēkšņi ir noticis tāds kā sprādziens, un sabiedriskās organizācijas un sabiedrība kopumā pamanīja, ka eksistē jaunieši ar invaliditāti, kas man priecē, kaut arī tam vajadzēja acīm redzot tik daudz laika. Bet pagājušajā gadā tādējādi bija viens pētījums, ko veicām mēs, es kopā ar manu kolēģi Līnu Orsti un nodibinājumu Tavs atbalsts, un otrs, ko veica Apērons. Un abi šie pētījumi bija vērsti uz to, lai pievērstos tieši jauniešiem ar invaliditāti. Mums ir bijis daudz pētījumu par jauniešiem, mums ir bijis daudz pētījumu par cilvēkiem ar invaliditāti, bet jaunieši ar invaliditāti kā grupa ir nedaudz varbūt pazudusi no fokusa ļoti bieži. Un tādējādi mums pazūd fokus uz lietām, kas viņām ir svarīgs. Kas tas ir, viņi varēs izstāstīt daudz labāk nekā es varu, tā ka par to es tik daudz nestāstīšu, es tikai ātri izstāstīšu par tiem pētījumiem, lai jūs ar viņiem varat iepazīties, ja nu jums kādreiz uznāk interesi. Abi pētījumi ir svarīgi un interesanti arī ar to, ka viņi abi ir veikti no perspektīvas ar mēģinājumu iesaistīt pētījumu dalībniekus. Tātad mūsu jaunieši netika tikai intervēti vai netika tikai aptaujāti, bet tā vietā viņi varēja paši piedalīties, paši vai veikt intervijas vai mūsu gadījumā uzņemt fotogrāfijas, kuras ir uzņemtas starp citu gar to māju, tur tagad ir izstādītas, jūs varat iet iepazīties pēc tam, apskatīties. Un šajā mūsu pētījumā kopā, ko sauc bez robežām, vai kaut kā viņi tur, bez ierobežojumiem, tā viņi sauc, jā. Es to apsludināju. Tad šajā pētījumā mēs jauniešiem lūdzām nofotografēt, kā izskatās viņu ikdiena. Tā ir speciāla metode, saucās fotobalss. Un jūs varat iepazīties ar tām fotogrāfijām, lai redzētu, kāda tā ikdiena ir un kādi ir tie ierobežojumi, ar kuriem viņi saskarās. Otrs pētījums, savukārt, ko kopā ar Apēronu veica Aivita Putniņa, bija ar mērķi izvērtēt jaunu pakalpojumu jauniešiem ar invaliditāti. Un tas pakalpojums balstās gados jaunu brīvprātīgo apmācībā, kas sniegtu atbalstu jauniešiem. Un tā doma ir, ka viņiem ir kāds, ar ko kopā doties uz pasākumiem, kāds, kurš atbalsta, palīdz, bet ne obligāti bet nevis tieši aprūpes persona, bet draugs. Un tur, kā jūs varat iedomāties, ir būtiska atšķirība. Kas ir ļoti labi, mums šodien ir jaunieši, kas ir piedalījušies katrā no šiem projektiem. Ja jums būs jautājumi, viņi varēs jums pastāstīt par katru no tiem vairāk. Bet jā, tādējādi tas lielais mērķis abiem šiem pētījumiem un arī šai diskusijai tad ir dot balsi jauniešiem, parādīt viņu perspektīvu, un tāpēc es beigšu vārīties un ļaušu viņiem to arī darīt. Paldies, Artur. Un īstenībā es atļaušos uzdot jau pirmo jautājumu. Ko jaunieši gribētu, lai sabiedrībā justos iekļauti? Un sākumā es došu vārdu Lainei. Paldies. Tātad mani sauc Laine, es esmu jauna sieviete.
Man ir 23 gadi ar tumši brūniem matiem un valkāju brilles un pārvietojos ratiņkrēslā. Tātad, ko es gribētu no sabiedrības? Man liekas, ka tas lielākais, ko es gribētu un kas aptver pilnīgi visu, ir tieši attieksmes maiņa. Jo mainot attieksmi, mēs varam panākt visu pārējo vidus piekļūstamību un dažādu pakalpojumu pieejamību. Tāpēc, jā, tas lielākais, ko es teiktu, ir, ka es ļoti vēlētos, lai sabiedrība saprot, ka mēs arī esam tādi paši cilvēki, esam pelnījuši tieši to pašu, ko visi citi. Un, jā, tieši tā. Gustav, šis pats jautājums, ko tu vēlētos, lai sabiedrība justos iekļauts? Tātad, droši mikrofons, kur tev ir, jā. Ko es vēlētos, kā es vēlētos, lai sabiedrība mēs būtu vairāk iekļaujoši? Nu jā. Tas veids, kā es gribētu, lai tas notiek, ir, lai vienkārši cilvēks ar invaliditāti vairāk uztvertu kā vienkārši sabiedrības daļu, nevis kā atsevišķu sabiedrības grupu, pret kuru līdz ar to arī savādāk izturēšanās un savādāk visādi likumi un priekšnosacījumi un tā tālāk. Tā kā, jā, tādu vienlīdzību vairāk to es vēlētos. Gustav, es tev palūkšu, vai tu varētu padot Ernestam mikrofonu? Mazliet tuvāk pie mutes, Ernest, jā. Es teikšu tā, īstenībā diezgan grūts jautājums, jo pēdējā laikā visu, ko es būtu pieminējis šeit, es esmu redzējis, tas ir diezgan arī labi mainās. Tā kā man īsti nav nekas tāds, ko es vēlētos. Vienīgais, lai vairāk šoferi ievērot, ja pieņemsim neredzīgais paceļ valdos pieķi, ejot pāri, vai kaut kur noklīst, ejot pāri ielai, lai vairāk tam pievērst uzmanību. Ir bijuši pāris pieredzes, ne man tieši, bet kad es eju un blakus kādam ir šī situācija. Vai tas notiek bieži? Teiksim, tā kā... Teiksim tā, es pats nepārvietojos ar balto spieķi, tāpēc man tas nereiz nav bijis, bet teiksim tā, es esmu vienreiz redzējis, ka tas ir noticies, kad es eju kaut kur kādam citam no neredzīgiem, pie skolas tieši, neredzīgo skolas. Skaidrs. Paldies, Ernest. Man liekas, ka tu droši vari turēt rokā šo mikrofonu, jo tas ir absolūti tavējais. Okay. Uz šīs diskusijas laiku, un pēc tam tev viņš ir jāatstāj šeit. Bet šī mirklī, Emīlija, ko tu vēlētos, lai jaunieši, kā saka, justos sabiedrībā daudz iekļautāki? Tā, mazliet es esmu apmulsusi par šo situāciju ar attālināto tulku, bet tātad mani sauc Emīlija, man ir 1,70 m, man ir īsi mati, man ir auskari apaļi un man tur ir arī tāds zobens otrā ausī, man ir arī gredzeni. Bet, ja runājot par jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, pagaidām ir ļoti labi, nav tāda rupja diskriminācija, bet tā, ka nedzirdīgie, dzirdīgie, protams, ir tā kā atšķirīgās pasaulēs. Bet es vēlētos tā, lai sabiedrība nebūtu šokēta vai pārsteigta no nedzirdīgajiem, lai viņi spētu droši komunicēt kaut vai ar žestiem. Bet vai ir kaut kāda pieredze ar to, ka jaunieši zina šos žestus kādus vai absolūti nulle? Jaunieši normāli, bet jauniešiem ir ok, bet pieaugušie tiešām viņi pēkšņi atmūst, pēkšņi viņi pie auss sāk skaļi runāt, vai tur izteikti kaut kā artikulēt, bet nē, mierīgi varat dabiskiem, parastiem kaut vai žestikulēt ar rokām liels mazs, kaut vai telefonā uzrakstīt tekstu un parādīt, vai arī mēs varam piezvanīt videozvanā tulkam un iztulkot. Ok, paldies, Emīlija. Kas pietrūkst, lai sabiedrībā varētu justies absolūti kā
fantastiski labi. Šoreiz sāksim ar Emīliju. Lai sabiedrībā labi justos, kad mēs varētu visi nedzirdīgie sabraukt uz kādiem festivāliem, būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs ir kaut kādi festivāli, pilsētas svētki, kur mēs visi jūtamies labi, arī kafejnīcās ērti varētu runāt zīmju valodā, arī informāciju, visur mēs varētu iekļauties ar zīmju valodu. Vai tev ir kaut kāds konkrētāks risinājums, varbūt piedāvājums, kā tas varētu notikt? Tā, protams, ārzemēs ir diezgan brīvi. Zīmju valodā ir starptautiska zīmju valoda ārzemēm, kad braukā un runājās un nedzirdīgo kultūru arī mēs piedāvājam, parādam. Vai es pareizi sapratu to jautājumu? Vai tā? Okay. Jā, attiecīgi, principā tas sanāk sabiedrības izglītošana un paši pamatiņi zīmju valodā būtu derīga lieta visiem. Jā. Būtu arī labi, pieņemsim, kaut vai ar pamatskolām iekļaut fakultatīvu zīmju valodas nodarbības. Kādu stundu, pieņemsim, vismaz kādus zīmju valodas pamatus tieši pamatskolā, lai bērni zina. Es domāju, izglītības ministrija par to būs sajūsmā. Un šis pats jautājums Ernestam. Ernesta, kas pietrūks, lai sabiedrībā varētu justies absolūti fantastiski? Man šķiet, ka es šo jautājumu iepriekš jau atbildēju, bet mans mikrofons nav ieslēdzies. Tagad ir ieslēdzies, man liekas. Bet labi, varbūt tev ir kaut kādi konkrētāki vēl ieteikumi, ko tu gribētu. Vai tevi interesē, kā saka, festivāls, kur... Tāds lietas jau ir, bet tas, ko varētu, es nezinu, varbūt to jau dara, bet kad māca, kad iegūst tiesības, tad arī šīs zīmes, jo tās ir 2 vai 3 tikai, kuras vajag, lai šoferis saprot no ar balto spieķu, kuras mēs parādām. Varbūt tās māca, bet ja nē, būtu labi šīs pievienot, jo tās tiešām nav sarežģīti. Viņas māca. Un mēs vienkārši zinām, cik labi šīs te ievēro šoferi. Principā tie, kuri neievēro, ir neteicamnieki, laikam tāds termins. Es nezinu, vai tā varētu teikt par šoferiem. Bet jā, tas tiek mācīts vienkārši, acīm redzot, cilvēks satraucās par citām lietām, kas ir, kā saka, slikti. Vajag satraukties arī par citām lietām, bet šo noteikti arī vajag... paturēt prātā. Un jautājums Gustavam, kā tev šķiet, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai sabiedrībā tu justos fantastiski, lai jaunieši justos fantastiski? Man liekas, ir tas, ka runājot tieši par cilvēkiem invaliditāti, ka pārsvarā, piemēram, arī darba tirgū tās prasības ir tik un tā visiem vienādas. Un tāpēc arī cilvēkiem ar invaliditāti ir daudz grūtāk atrast darbu vai vienalga kaut kādas arī sociālā, teiksim, jā, tieši par darbu, jo arī tās prasības ir, kā es teicu, vienādas un kaut kādā veidā varbūt vajadzētu lielāku, darba devējiem, vispār cilvēkiem vajadzētu būt nedaudz saprotošākiem, jo, skaidrs, ka pašreizējā situācijā cilvēks ar invaliditāti, lai viņam atrastu kādu normālu, tādu kārtīgu darbu, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc, ka vienkārši tev ir jābūt labākajam, pašlaik tāda situācija, ka tev burtiski jābūt vienam no labākajiem savā nozarē. Ja tu esi jaunietis ar invaliditāti, tas droši vien ir daudz grūtāk. Tā, man liekas, viena no problēmām. Bet jā, šis jautājums par darba tirgu man ir... Es laikam nebūšu eksperts, bet man liekas, ka darba tirgu jauniešiem no paša sākuma tāpat jau ir sarežģīti, pat ja viņiem, man liekas, nav invaliditātes. Un jums, attiecīgi, tas ir vēl papildus apgrūtinājums. Jā, tā ir. Jā. Okay. Jā, un šis pats jautājums attiecīgi Lainei.
Atvaino, Laina, vai man jāsauc viss tavs pilnais vārds, vai ar Lainu pietiek? Mikrofons mums viens. Tātad es pilnīgi pievienojos Emīlijai par to, ka būtu vajadzīgas kādas apmācības, bet ne tikai zīmju valodas, bet man šķiet, ka tas vispār būtu laba ideja. Tāpat kā ir tiem pašiem šoferiem pirmās palīdzības apmācība, vai universitātēs ir civilās aizsardzības apmācība, ja nemaldos, kas visiem ir jāiziet. Tad tāpat varētu veltīt kādu laiku ikvienam apmācīt jau sākuma skolā, jau vidusskolā, cik dažādi mēs esam. Es to nosauktu tā, ka jā, ir cilvēki, kuriem varbūt vajag vairāk palīdzības, ir cilvēki, kuriem varbūt vajag kādus īpašus teiksim, pielāgojumus, bet ka mēs arī esam cilvēki un ka mēs neesam kaut kāds tāda lieta, kas varbūt jums liekas, ka jūs satiksiet vienreiz dzīvē, tā teikt. Ka kaut kur liekas, ka cilvēks ar invaliditāti, viņi ir tik reti, mēs uz ielas viņus neredzam, es viņus varbūt satikšu vienreiz dzīvē kaut kur, pat ejam ļoti neilgu laiku, bet mēs esam tepat, mēs esam šeit, un tāpēc cilvēkiem arī man šķiet, tas ir jāsaprot. Un tas viss sākas ar tādu iepazīstināšanu un apmācību. Paldies, Laina. Īstenībā jautājums arī Artūram, vai pētījums apskatīja šo te jauniešu iesaisti darba tirgū? Ne tiešā veidā, bet tas noteikti bija kaut kas, par ko jaunieši runāja un ko jaunieši piemin. Jo tur veidojas tā dīvainā situācija, kas kopumā Latvijā veidojas ar jauniešiem, bet atkal izteiktāk jaunieši ar invaliditāti gadījumā. Mums pastāv bērni un mums pastāv pieaugušie. Kā pastāv vēl starpstāvoklis jaunieši, tas ļoti bieži tiek aizmirsts. Un mums nav atbalsta ļoti bieži tieši jauniešiem, kam vai nav pieredzes, vai arī jauniešiem, kam vajag papildus atbalsts citos veidos, viņš vienkārši netiek nodrošināts. Vai arī nepietiekami. Un tas pats attiecas uz to invaliditātes jautājumu. Bet kas man šķiet arī interesanti ir klausoties šajās atbildēs, ir, ka tas rāda, cik ļoti pieauguši un nopietni jau cilvēki ir tās lietas, kas tiek pārunāts, ir lietas, kas uztraukt arī cilvēks ar invaliditāti, kur nebūtu jaunieši. Un tādējādi mēs redzam, ka nav iespējams pat domāt par to, ka varētu būt svarīgas lietas, kas arī mēs zinām, statistiski vienalga, kā mēs zinām, arī ir svarīgas jauniešiem. Un no sarunām ar jauniešiem ir zināms, ka ir svarīgas, kas ir arī koncerta apmeklējums vai kaut kas. Mēs netiekam līdz tam, ka mēs varētu sākt runāt par to, ka ir jābūt koncertam pieejamam, jo mums jārunā par to, ka mums vēl cilvēki brauc uz ielas virsū. Mums ir daudz ko darīt. Un kāpēc jaunieši ar invaliditāti nav sabiedrībā? Teiksim, es zinu to, ka es sabiedrībā ļoti reti redzu jauniešus ar invaliditāti, un es laikam vienu, divus, bet tas ir tāpēc, ka vienkārši man sanāk vide ļauj šo te kā apstākļi. Bet jā, kāpēc jaunieši nav sabiedrībā? Vienkārši atbildi viņi ir, varbūt tu vienkārši viņus neredzi. Jo kaut vai neredzamā invaliditāte, viena liela grupa ar jauniešiem. Otrs, ka man šķiet, ka daudz cilvēku mūs vienkārši neievēro. Ir tādi, kuri ļoti specifiski mūs ievēro, jo paskaties, tur ir cilvēks ratiņkrēslā, pakluso kādam pačukstījā, paskatieties. Bet ir otra daļa, kuru vienkārši mūs neredz. Un tas ir arī kaut kāds, es pat nezinu, fenomens, ka viņi vienkārši viņiem tik ļoti cilvēki ar invaliditāti liekas kaut kas tāds tabū, ka viņi vienkārši zemapziņā pat mūs vairs neievēro. Bet es ticu, ka tev tā nav, tāpēc kāpēc tu mūs neredzi, es domāju, tas ir arī tāds liels kopums, ka jaunieši ar invaliditāti no mums prasa visu to pašu, ko cilvēkiem bez invaliditātes, tas ir darbs, skola, sabiedriskā dzīve, bet no mums tas prasa daudz enerģijas, daudz resursu, un par tiem resursiem runājāt kaut vai tas pats asistents, asistenta pakalpojums atkal nepietiekami atmaksāts, tur var runāt daudz. Bet tāda īsa atbilde ir, ka jā, ka no mums tas prasa daudz enerģijas un
ja ir jāizvēlas starp, pieņemsim, es šodien iešu uz skolu vai es šodien satikšos ar draugiem, un tad sabiedrība droši vien labvēlīgāk skatītos uz to, ka mēs ejam uz skolu. Tā kā tas ir tāds, jā. Šis pats jautājums ir Gustavam, bet es tikko piedomāju pie vienas lietas. Vai nav gadījumā arī tā, ka sabiedrība vienkārši viens otru neievēro? Tā kā tādā ziņā, ja sabiedrībā mēs neievērojam viens otru, tādā ziņā mēs esam arī iekļaujoši pret jauniešiem ar invaliditāti, jo mēs neievērojam viens otru tāpat jau defaultā. Tas ir vārds latviski pēc noklusējuma. Jā, bet Gustav, vai tu vari kaut ko pievienot tam, ko Laina teica? Vai mūs neievēro? Vai varbūt vai tu vēlies, lai vispār ievēro jauniešu ar invaliditāti? Protams, ir situācijas, kad man liekas labāk tieši, ka neievēro, jo tad izveidojas tā situācija, ka tu jūties iekļauts sabiedrībā, bet ir arī citi gadījumi, kur labāk būtu, lai tevi ievēro, ja tev, pieņemsim, ir kādas problēmas, kur tev vajadzētu, lai tevi ievēro. Bet man liekas, arī ir tiešām tā, ka par to tēmu salīdzinoši maz runā, arī vienalga sociālajā telpā vai internetā. Gluži tāpēc, ka ir vienkārši daudz citu problēmu vai lietu, par kurām liekas, ka tagad būtu jārunā, un tas svarīgāk. Un tad vienkārši cilvēki ar invaliditāti kā prioritāte ir kaut kur zemāk tajā sarakstā, un tāpēc arī mazāk par tiem runā. Tā. Paldies. Ernest? Tiešāk tā kā pie mutes, tā kā, jā. Kāpēc kā neievēro? Es teiksim tā, varbūt arī ievēro, bet ļoti bieži cilvēki, kad ir uz ielas, viņi kaut kur paši steidzās. Un nepamana, kā jau minēju, arī viens otru. Un vēl piefiksēt tādas detaļas, kas norādītu uz to, ka ir ar invaliditāti, tad tas ir, tādām jau īpaši nepievērš bieži vien uzmanību. Es domāju, tajā ziņā dieži mainīt neko nevajadzētu, bet vairāk pievērst uzmanību gan vajadzētu. Mazliet vairāk. Nevajag pētīt katru tādā ziņā, bet paskaties, kas nāk pretī, noderētu. Paldies, Ernest. Un Emīlija, vai ko tu vari pievienot saistībā ar šo te par jauniešu ar invaliditāti neievērošanu sabiedrībā? Sabiedrībā vispār arī samazinās, kur tad paliek šie te jaunieši. Tātad es esmu novērojusi jau no 2000 gadiem. Jaunieši bija ļoti aktīvi, piedalījās, tikšanās vietas bija, festivāli, kultūras pasākumi, tikai savā pulciņā. Un tieši tādēļ arī tagad samazinās jauniešu iesaisti sabiedrībā gan ārzemju braucienu dēļ, gan dzīvošana ārzemēs, gan arī tāpēc, ka mazinās šīs pulcēšanās, gan arī izglītības sistēmas piekļuve, gan arī ārzemēs ir, protams, vairāk nekā šeit. Un arī Covid pandēmija, protams, visu izjauca, jo vairāk jāsēž mājās, nevarēja tikties, viss ir attālināti un tagad pierada pie šīs sistēmas. Laiki mainās un mēs mainām. Un jautājums par, teiksim, kādas ir šīs ikdienas iespējas, tusēties, saņemt pakalpojumus, cik tas ir vienkārši vai sarežģīti? Visi pakalpojumi ir ļoti labi un ērti, bet problēma ir tāda par algu un par finansēm. Ir ērti piekļūstami, bet ja man ir finanses un ja ir kaut kur jābrauc, un tieši tās finanses un algas jautājums, tas ir svarīgākais. Ir visādi pasākumi pieejami, tulka pakalpojums pieejams, tehniskie palīglīdzekļi ir, bet finanses. Un ar ballēšanos arī tā kā viss tas ir līdzīgi? Viss ir kārtībā ar ballēšanu. Okay.
Viss ir kārtībā. Un arī ļoti labi arī visādas atrakcijas spēles. Nav tā, ka tur vienu kaut kādu ieliec atgādināt, bet tu aktīvi atgādini jauniešiem, informē visur posto sabiedriskajos tīklos. Ok. Ernest, kādas ir tavas izjūtas, tava pieredze saistībā ar iespējām ballēties un saņemt, kā saka, pakalpojumus ikdienā? Teiksim tā, man apkārt ir ļoti jauka komanda un daudz jauki jaunieši, kuriem man sanāk daudz darboties, tāpēc man īstenībā ir tādā ziņā, domāju, paveicies, jo es jūtu skolā, kā veidojās tikai skolas ietvaros grupas, kur es nekur neesmu dzirdējis, kad ar kādu ārpus kaut kas notiek, tāpēc, kad, cik es saprotu, ir grūtāk ar citiem, jo citi īsti to neuzvar kā vajadzētu vai kā tam līdzīgi, bet jā, un vienīgais minēja ballēšanos un spēles ļoti daudz, kur daudz kas nav pielāgots līdz spēlēm. Teiksim tā, iespējams spēle ir pielāgota, bet man vēl līdz turienei jātiek, un tā tikšana ir diezgan drausmīga. Okay. Kas ir tas, ko tu varētu ieteikt, vai kāds ir tev risinājums, lai tas varētu būt pieejamāks? Ir forši, ka agrāk tur bija reljefs, pēc kura varēju orientēties ar balto spieķi, bet varbūt to vajag arī paturēt pēc ceļa remonta. Ļoti daudz, kur Ogrē ir bijis, un tagad ir uztaisīts jauns ceļš, un tur vairs nekā tāda nav. Vai arī, piemēram, daudz, kur Rīgā ir, bet cik es saprotu par šauru vai kā tam līdzīgi, cik es dzirdēju no atsauksmēm no draugiem. Teiksim tā, arī, ja kāds iet skatīties, pirms vai pilsēta ir pielāgota, varbūt jāpaiet tālāk nedaudz arī kaut kur cilvēki vairāk staigājās, nevis 2 krustojumus no meža. Neminēšu kurš, bet ir bijis tiešām, kad atbrauc apskatīties, paiet 2 krustojumus no meža un pasaka, visa pilsēta pielāgot. Come on, es nekur nevaru tikt ar balto spieķi, var teikt. Tagad uzreiz aiziet reklāmas. Kura ir vieta, kur tu teiktu, ka ir, kur tu esi bijis, kur ir forša vieta, kur doties un izbaudīt šo te vidi, kas piemērot tev? Piemēram, Ogres vidū ir gājēja iela, kur ir ļoti reti, kad brauc kāda mašīna, un ja brauc, tad ļoti lēni. Tur nekur nav šī reljefa. Kāpēc? Tas ir tīri gājējiem. Tā, šī iznāca laikam nereklāma, bet es ceru, ka šo sadzirdēs kāds no Ogres. Tikko pašvaldības vēlēšanas bija, laikam. Nav zināms. Vēl kaut kur notiek. Ogrē jau bija pašvaldības vēlēšanas? Jā. Tad par vēlu. Bet, teiksim tā, ir virzība, jo iepriekšējā, tieši pagājušajā gadā bija projekts, kurā mēs arī parādījām, ko vajadzētu uzlabot Ogrē. Mums arī ir maketi un teica, ka jā, šī ir lieta, ko arī risinās. Kad? Tas ir cits jautājums. Okay, paldies, Ernest. Gustav, ļoti šis pats jautājums, kā ir ar ballēšanos un pakalpojumu pieejamību? Man, kā jūs droši vien ievērojat, īpaši problēmas ar to nav, jo nav īsti izteikti kustību traucējumi, bet kaut vai domājot par Vecrīgu. Protams, Vecrīgā ir tas skaistais vēsturiskais bruģis, kuram droši vien tikt pāri cilvēkam, nezinu, ratiņkrēslā vai staigo vai kaut kā tā, ir diezgan sarežģīti. Bet arī, labi, ir droši vien citās vietās arī tā piekļūstamība būtu labāka, bet es pieņemu, ka ir tās iespējas izklaidēties, bet varbūt viņas ir salīdzinoši mazāk nekā relatīvi veseliem cilvēkiem. Bet arī jautājums, vai gribēs uz turieni iet, jo droši vien, ka tā atmosfēra tur būs, kā jau klubā vai ne, tur būs piebāsts. Un tur arī diezgan grūti kaut ko tā kā ballēties. Ja tu, protams, droši vien bail, ka kāds uzkrīt virsū vai kaut kas tāds, varbūt, tur tāliet arī. Un tāpēc es arī pieņemu, ka diezgan maz cilvēku ar invaliditāti vispār izvēlas doties uz, teiksim, Vecrīgu vai klubiem un tā kā mēģina izklaidēties kaut kā savādāk.
Bet, jā, tur to atrasināt būtu diezgan sarežģīti. Tur vajadzētu atsevišķus klubus vai nevajag kaut ko tādu, kas tā kā speciāli pielāgot vai kaut ko tam līdzīgi, kas droši vien arī, ir par daudz prasīts, iespējams, bet, jā. Festivāli? Es nezinu, kā ir piekļūstamiem festivāliem, tad man citiem būtu jājautā vairāk. Tu esi dzirdējis par festivālu, par kā viņš saucās? Lampa? Nē, lampām, man liekas, ir piekļūstamība, jā. Ļoti labi, jā, kam piemēram rampa ir un tā. Un, jā. Par lampu, es domāju, nevar sūdzēties, bet jā, par citiem festivāliem es baigi komentēt nevarēšu šajā situācijā. Bet, okay. Laine? Nesakiet vienam, bet man gan ir par ko sūdzēties lampā. Bet labi, šoreiz varbūt nē. Pēc tam uzrakstīšu atsauksmīt viņiem ir tādas veidlapas. Bet par festivāliem kopumā jāsaka, es neesmu īpaši apmeklējusi daudz festivālus, tāpēc nemācēšu teikt. Par balēšanos man ir jāpievienojas Gustavam, ka šīs vietas ir, bet tas ir, teiksim, 1 no 10. Un tad tu visu laiku ej uz to vienu vietu un nav tās izvēles, manuprāt. Kas ir, kā teica Gustavs, relatīvi veselajiem cilvēkiem, ka šī izvēle, kur doties, tiek paņemta prom no tevis. Jo, ja ir 10 kafejnīcas un tikai viena no viņām ir pieejama vai klubi, tad, protams, kur tu dosies. Tas jau var būt vienalga, ka tev varbūt negaršo viņu bulciņas vai tev nepatīk viņu atmosfēra, bet tur ir piekļūstams, tad tur arī tu dosies. Un par pakalpojumiem. Man jāpievienojas Emīlijai atkal, ka pakalpojumi ir, bet atkal šis finansējums. Par tiem pašiem asistentiem runājot, asistentu pakalpojums pastāv, bet tā samaksa ir salīdzinoši nekonkurēt spējīgi, kā mūsdienās saka. Tā kā, jā. Tātad es saprotu, ka vietas, kurām ir laba piekļūstamība, tur ir sliktas bulciņas. Ne visur, nē. Man garšo bulciņas, es nesūdzos, bet reizēm tā ir, jā, ka tev ir jāizvēlas starp piekļūstamību un varbūt kaut kādu kvalitāti vai kaut ko citu, kas tev ir svarīgi, vai varbūt tu gribi pamēģināt kaut ko jaunu, bet tāda vieta ir tikai viena un viņa nav piekļūstama. Jā, tur ir tāda ļoti liela izvēle jāveic. Bet šīs izvēles reāli jau nemaz nav, jo tu vari tikai iet tur, kur ir piekļūstams, tad tā nav izvēle. Vai šis jautājums tika apskatīts arī pētījumā? Jā, viena no fotogrāfijām, atkal es neatceros, vai mēs viņu tur izstādījām vai nē, bet šī fotogrāfija izstāde ceļo arī apkārt pa Latviju, jūs viņu šur un tur varat noķert. Es zinu, ka viņi būs Jelgavā un viņi būs vēl kaut kur. Viņi ir šeit, viņi būs arī Cēsīs vispār varbūt. Karimā tur ir cilvēks, kuram jūs varat pajautāt, kur viņi būs, ja? Jā, un viena no tām fotogrāfijām, kas tur ir iekļauta, kas man šķiet ir ļoti daudz ko pasaka, ir, ka ir nofotografēta koncerta skatuve, un viss, kas ir redzams no skatuves, ir citu cilvēku muguras. Jo, protams, ka nav platformas, kuras varētu uzbraukt un tad kaut ko redzēt. Un tad, ja kurš koncerts ir jāpieredz tikai tā daļai. Tas, man liekas, ir ļoti daudz ko izsakoši. Bet svarīgi pieminēt, ka viens no pētījumiem, vismaz tas, ko veicām mēs ar tavs atbalsts, bija starptautisks. Viņš bija mums kopā ar Lietuvu. Un es to pieminu nevis tāpēc, ka Lietuvai obligāti būtu labāk, bet ka parādījās kaut kas ļoti interesants. Jaunieši no Lietuvas brauc pie mums, mēs braucām pie viņiem. Pirmkārt, interesantā lieta bija vilciens, par ko mēs droši vien varētu atsevišķi un ilgi runāt. Bet, kas bija interesanti, ir, ka Lietuvas jauniešiem likās, ka Rīga ir pieejamāka. Un Latvijas jaunieši runāja par Viļņu kā par pieejamāku. Un, protams, ka mēs te varam runāt par zāli, ir zaļāk otrā pusē skatu, bet tas, kas ir svarīgi un kas šeit ir jāuzsver, ir, ka šī ceļošana tādējādi atver to iespēju ieraudzīt, varētu būt labāk, vai kaut kur kaut ko var izdarīt, var aizbraukt, var ieraudzīt. Un tas ir daudz, tas dod to rīcības spēju, tas dod pārliecību, ka es varētu tikt ārā, es varētu kaut ko darīt. Protams, ceļošana ir nenormāli dārga, un šeit mēs atkal runājam par resursiem, bet tāpēc šis ir vairāk cilvēkiem, kas domā par to, kādus pasākums rīkot, kādus ko vajag vai nevajag iekļaut. Ja jūs varat iekļaut kaut kādas apmaiņas lietas, tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Paldies, Artur. Sāksim ar Laini.
Kā ir ar draudzēšanos? Kā veidojās šis draugu loks, un vai ir viegli sadraudzēties ar vienkārši lietošu ārzemju vārdu? Ja kāds nezina, pēc tam varat pajautāt random cilvēku. Es teiktu, ka tas ir process. Jau tā, teiksim, random cilvēku, kuru tu satiec pirmo reizi, tad viņš nav varbūt tik atvērts. Bet ja viņš tevi satiek 3, 5, 10 reizes, teiksim, kaut kādā ietvaros pasākuma vai kaut kā tā, vai darbā, tad jau tas paliek iespējamāks. Bet arī nevienmēr. Jā, es teiktu, ka tas ir process. Tā vienkārši vienā reizē tiekoties, cilvēki parasti ir diezgan nezinoši, laikam, izmantot vārdu, ka viņi nezina, kā pret tevi attiekties, kā tev palīdzēt, vai liela daļa cilvēku vispār varbūt mēģina tevi īpaši uz tevi neskatīties. Jo es to pamatotu ar tādu neziņu. Bet ja jau šis cilvēks tev vairāk iepazīst un jūs sadraudzējaties, tad jau šī neziņa pārvēršas par zināšanām un par sapratni, un tad jau šis process ir iespējamāks. Bet, ja notiek šī draudzēšanās mēģinājums, cilvēks ir neziņā un panikā, vai tu viņiem palīdzi? Ja viņš vispār plus mīnus normāls ir, tādā ziņā. Ja normāls, tad protams, ka jā, es arī esmu draudzīga, es neesmu pret viņu nedraudzīga vai kaut kā tā. Ja viņš tiešām vēlas draudzēties, tad, protams, es esmu gatava ar viņu sadarboties, esmu gatava viņam palīdzēt, bet šeit ir arī ļoti svarīgi saprast, ko nozīmē tāds labs, saprātīgs cilvēks. Jo daži uzskata, ka, piemēram, ka viņš zina labāk par mani, vai, teiksim, mēģina pastumt man ratiņkrēslu bez atļaujas, vai mēģina palīdzēt bez jebkādiem jautājumiem, bez zināšanām. Šeit ir arī tā robeža, ka vai tas cilvēks tiešām grib draudzēties un vienkārši nezina, kā labāk palīdzēt, bet viņam ir arī jāsaprot, ka arī mēs esam cilvēki, mums arī ir savas vajadzības un savas robežas. Mēs nevaram... Tā attieksme nāk no abām pusēm. Es, protams, palīdzu, īsumā atbildot uz tavu jautājumu. Es, protams, palīdzu viņam sadraudzēties, bet arī man ir robežas, kuras es nevēlos, lai tiktu pārkāptas. Un, ja tās tiek pārkāptas, tad es arī varu pateikt nepaldies. Jā, paldies. Principā, jā, laikam tas ir vairāk mazāk. Tas, ka tu esi draudzīgs un, kā saka, jaunietis ar invaliditāti pēkšņi tevi atraida, tas nenozīmē, ka viņš ir lepns vai iedomīgs. Vienkārši tu neesi drauga materiāls, acīm redzot. Bet kā tev ir, Gustav? Es teiktu, tas ir atkarīgs no, ja tu atrodi kādu kopienu, kurā tu vari pievienoties, tad tas ir vieglāk. Bet arī, man liekas, kopumā cilvēkiem ar invaliditāti varbūt ir salīdzinoši zemāks pašnovērtējums. Un tas ir diezgan atkarīgs no tā, kāds tev pašnovērtējums, vai tu varēsi iegūt jaunus draugus. Jo, tā teikt, kā tu redzēsi sevi, tā droši vien arī lielākā daļa redzēs tevi. Un tas arī to padara visu procesu grūtāk. Bet man liekas, tā atslēga ir tiešām, ka jāiesaistās dažādos grupās vai kaut kādās cilvēku grupās vai, es nezinu, aktīvi kaut kādās dažādās cilvēku grupās, un tad tā iespēja lielāka. Jā. Man vēl papildus jautājums, vai pirms Covid un pēc Covid, vai viņš atšķirās saistībā ar draudzības jautājumu? Jā, Covid laikā vispār, man liekas, visi atsvešinājās ļoti viens no otru. Mēs jau latvieši vispār kopumā esam tādi diezgan atturīgi tauta. Un pēc Covid bija, man liekas, tas pārējais periods. No vienas puses gribējās uzreiz mesties atkal sociālajā dzīvē, bet man liekas, tas
Covid laiks tomēr ir mūs izmainījis tā diezgan neatgriezniski. Padarīs mūs vairāk par latviešiem. Jā, kaut kādā veidā to latviešu slaveno, atturīgumu, kautrīgumu un vienpratību ir tā kā, divkāršojas varbūt. Skaidrs. Ernest, ko tu vari teikt par draudzību, cik viegli sadraudzēties un vai tev vispār interesē draudzēties? Pie tā, cik man ir daudz draugu, tad es teiktu, ka jā, man interesē. Un, teiksim tā, es teiktu, liela atslēga ir pašam būt aktīvam. Jo tad bieži vien cilvēki paši gribēs sadraudzēties. Un, teiksim tā, viens draugs paver durvis uz plašākām iespējām un iespējas sadraudzēties ar citiem cilvēkiem. Jo, piemēram, es esmu sadraudzējos ar vienu, kurš nav invalīds, kurš redzīgs cilvēks. Un mēs kaut kur dodamies un satiekam viņa citu draugu. Un tādā veidā, kā es varu paplašināt savas iespējas. Un arī caur dažādiem projektiem. Man ļoti patīk projekti dažādi un tādas lietas. Tāpēc tas ir arī vēl viens ļoti labs veids, kā iepazīties. Un, ja ir draugi, tad nav neviena vieta, kura nav pieejama, jo var vienmēr atrast, kā tur tikt galā. Es gan gribēju komentēt, iepriekšējā jautājumā bija minēta iespēja uztaisīt klubus, kas ir pielāgoti. Tā ir ļoti laba ideja, bet skaidrs, ka ja būs klubs pielāgots, tur atkal būs tikai savējie un tur nebūs cilvēki. Tā nebūs vieta, kur cilvēkiem iepazīt cilvēkus, jauniešus ar invaliditāti. Tā ir laba ideja priekš kopienas, bet ne priekš tā, lai vairāk socializētos ar citiem. Bet jā. Un tas arī īstenībā varbūt papildus jautājums vēl. Vai ir tā, ka es saprotu, ka tu kā šis kā sēne, kā spora vienkārši nākamais draugs, no drauga draugs, bet vai nav tā arī, ka, teiksim, daudzi jaunieši ar invaliditāti draudzēs tikai ar citiem jauniešiem, kam ir invaliditāte? No mana draugu loka 1% ir jaunieši ar invaliditāti. Tad es saprotu, ka tev ir vismaz 100 draugi. Plus mīnus, jā. Visdrīzāk plus. Paldies, Ernest. Un Emīlija, ko tu vari pastāstīt, cik viegli ir draudzēties un jā. Draudzēties ir viegli, ja ir arī kā nedzirdīgs cilvēks, tad ir komunikācija un viss ir ērti un forši. Un arī pasaulē ir ērti komunicēt, bet, protams, zīmju valodas ir atšķirīgas. Latvijai ir latviešu zīmju valoda un starptautiskā tur pārņem no citām valstīm, bet, piemēram, ar dzirdīgiem draudzēties ir diezgan grūti, jo ne visiem, bet daudziem nepatīk tā sarakstīšanās. Ja būtu motivācija draudzēties, protams, es esmu priecīga un iedvesmota no tā, bet, ja nedzirdīgais, protams, taču nevar iemācīties dzirdēt, bet dzirdīgie var iemācīties zīmju valodu. Tā kopumā laikam pagaidām. Bet vai caur sarakstīšanos šī komunikācija viņa laikam sanāk tā, kā teikt, tāda bremzēta un neaktīva, un tas laikam apgrūtina šo komunikāciju? Jā, jo nedzirdīgiem, protams, pirmā ir zīmju valoda, tas ir vizuālā uztvere, bet rakstīt nedzirdīgiem var, bet maz lietot, jo komunicēt, tur domāt, kā tu tās galotnes pareizi rakstīt to latviešu valodas pareizo gramatiku, jo nedzirdīgo zīmju valodā ir cita gramatika un zīmju valodā ir ļoti ērti izteikties, jo dzirdīgiem nav problēmu sarakstīties, bet nedzirdīgiem arī jāpiedomā, pie kā tu raksti, un līdz ar to ir foršāk uzzvanīt webā videozvanā zīmju valodas tulkam, tāpēc, ka zīmju valoda ir dzimtā valoda. Nav neiespējams, var viss. Cik valodas tu zini? Jo es zinu to, ka zīmju valodas principā katrā, es laikam tā vienkārši vispārīgi pateikšu, tu vari apstiprināt vai ne, bet katrā valstī gandrīz vai ir sava zīmju valoda, vai tā ir? Jā. Katrai valstī ir sava zīmju valoda. Latvija un Lietuva ir kā brāļu tautas līdzīgas, tomēr zīmju valodas ir atšķirīgas. Un cik valodas? Arī, ja es māku latviešu zīmju valodu. Ja, cik valodas tu zini, tā tad jā?
Tātad zīmvalodu es māku, protams, latviešu dzimtā zīmvaloda. Gan Baltijas valstu, Igaunijas, gan Lietuvas zīmvalodu, Krievu zīmvalodu 70%, daktilu es nevaru, tas ir alfabētu, bet starptautiskās es zinu, itāļu zinu, franču zinu, nu tā. Nevajag, respekt. Jā, tā kā man jautājums šī mirklī jautājums nevis jauniešiem, bet tiem, kas ir klātesošie. Paceļ roku lūdzu tie, kas zina vismaz 2 valodas. Tad attiecīgi atstājiet rociņas turēt vienkārši. Tad tie, kas zina 3 valodas, tiem paliek rociņas augšā. Ok. 4 valodas. Yes, mums te ir 5 valodas. Tā, jūs liekat mums justies slikti. 6 valodas. Ok, mums ir viena dāma, kas ir stabils zīmulis. Tev ir 7 varbūt arī? Nē, pie 6 beidzās. Labi, ka es... Nē, mums ir zīmulis stabili šeit. Ja pieņemsim, kā jums liekas, Emīlija, kas... Tad, ja cilvēki gribētu draudzēties, man principā sanāk, man ir jāiemācās zīmju valoda, lai tas būtu, kā saka, vienkāršāk. Vai kaut kāds šmaukšanās ceļš, kur var, kā saka, apiet šo te visu. Es jau būtu ļoti priecīga, ja dzirdīgs cilvēks ir gatavs iekļauties nedzirdīgo kultūrā un gatavs pieņemt zīmju valodu. Protams, jau neprasu, lai būtu ass un spits, bet vismaz pamazām, mierīgi par pamatiņiem, pa kādai zīmei, kas pietrūkst. Esmu gatava ziedoties un mācīt šo zīmju valodu. Esmu ļoti priecīga un laimīga, ja kāds cilvēks pieņem zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru un arī brīvi domājoši pieņem šo visu, es varētu mācīt, bet ja tikai kā spiedu kārtā, kā tikai kā vajadzīgs, nē, bet arī apsveicam, protams, ja ir kāds dzirdīgs cilvēks gatavs, ja viņam tas ir mērķis slēpti, lūdzam. Vai tu varētu pateikt, teiksim, kaut kādas vides, kuras ir lieliski piemēri priekš jauniešiem ar invaliditāti, kur atpūsties vai kur darboties? Tieši par zīmvalodu, kur mācās vai... Es domāju, tā kā brīvā laika pavadīšana, kur šī te vide jauniešiem ir, teiksim tā, ja ne uz 100, tad uz 15%. Labi, šie slikti procenti, tas bija slikts joks. Bet vide, kas ir patīkama un forša, kur tu jūties iekļauta un vide, kur citas vietas varētu ņemt par piemēru. Protams, Latvijas nedzirdīgo savienība. Tur ir piekļaujoša zīmola, arī nometnes dažādas. Tādās ballītēs, es nezinu, kur var ballēties tik daudz un tā, bet, protams, tiekoties ar draugiem, arī savu sociālajiem mēdījiem komunicējot. Ok. Jā, un Ernest? Es īsti nesapratu jautājumu. Jautājums ir vide, kuru tu varētu teikt kā piemērs, ka šī ir, principā laba vide, kur tu jūties iekļauts un kur tu, principā, vari atpūsties un, būt, nejusties, kā saka, diskriminēts. Tā kā... Super pozitīvi vidi, tā kā īpaši piedomāts. Protams, ģimene un draugu loks, it īpaši talantu kalve. Kas? Talantu kalve. Talantu kalve. Kas ir talantu kalve? Projekts, kurš man ir nesis visvairāk draugus no visiem, kuros es esmu bijis. Vai tu vari pastāstīt, kā darbojās un kas tas ir?
šis projekts, es nezinu, vai joprojām viņu tieši šādi sauc. Tas bija tas, kur es iepriekš minēju, ka mēs izveidojām maketus, kā varētu pielāgot pilsētu, un prezentējām šos maketus, kurā es biju iesaistījies un joprojām ar visiem viņiem komunicēju un piedalos dažādās aktivitātēs un tādās lietās. Ok, talantu kalve, ļoti labi. Gustav? Vai tu vari, teiksim, rekomendēt un dot labus vārdus par kaut kādu vidi vai projektu, kas tev liekas, tā ir Štēle vai tā ir bijusi Štēle? Cerams, ka vēl ar vienu ir. Tieši cilvēki ar minimalitāti, man liekas, ir ļoti labi iesaistās kādās šajās bezpēļņas organizācijās, kas ir tieši bērniem ar kustību traucējumiem, kaut vai tajā pašā Apēronā vai arī Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem, kurus pats arī esmu. Un tur tiešām ir tā vide, kur tur arī esi kopā ar pārējiem bērniem, jauniešiem ar cilvēku ar kustību traucējumiem, un ir tā iespēja saprast, ka tur neesi viens, varētu teikt, un tur ir ko darīt. Bet tā ir pārējais, protams, pašam ir jāizvērtē, ko katrs grib un cik ļoti sociāli to vidi viņš grib, bet noteikti tādas ir, ja pameklē. Man, protams, savādāka pieredze. Es, piemēram, esmu studentu korporācijā, un tad man ir tā galvenā lielākā sociālā vide, kuras tad arī darbojos. Bet es saprotu, korporācija ir iekļaujoša. Šī jau ir atbilde. Šī jau ir atbilde. Diemžēl korporācijas tomēr, protams, iestājas kāds, kuriem ir kustība traucējumi, tad tiešām viss tiek pielāgots. Un nav tā, ka tev, piemēram, tur viss tam jārā vai kā tam līdzīgi. Bet, principā, korporācijas kā tādas tomēr ir būvētas uz, tā teikt, 100 pāri gadu principiem, kas ir veidot pirms apmēram 100 vairāk gadiem, un viņi arī, tā kā tās ir tradīcijas, tad tradīcijas arī saglabā, un līdz ar to viss tas process varētu būt diezgan pagrūti cilvēkam ar nopietnām kustību traucējumiem. Tā kā, jā. Okay. Un Laine, vai tev ir? Es pievienojos pārējiem par draugiem, ģimenēm, nevalstiskajām organizācijām. Un vēl tāds viens mans, ko es esmu runājusi arī ar citiem, un kas ir nejauši piekļūstama vide, ir lielveikali. Jo tur viss ir piekļūstams, tur ir dažādas iespējas. Tur cilvēki arī man šķiet ir diezgan draudzīgi, jo katrs iet savās gaitās, nevienam katrs iet uz savu veikalu vai kaut kādu kafejnīcu, nevienam neinteresē. Vai nav laika, ka tu tur tāds, tur varbūt kaut ko, cilvēki ir gatavi palīdzēt. Tāpēc, jā, ja man ir kaut kas jāpievieno, es teiktu, ka lielveikali. Tur ir ļoti piekļūstama vide, tur ir priecīgi cilvēki un laba atmosfēra. Tā tad laba vieta tusiņam, principā. Ļoti labi. Un vai pētījumā tika apskatītas šādas lietas? Kas tik mums nebija jāapskata. Bet nē, es domāju, tas, ko es gribētu pievienoties, pirmkārt ir par lielveikaliem. Tas tiešām ir kaut kas ir būtiski. Arī rīkojot, atkal, ja jūs domājat par pasākumu rīkošanu, par projektu veidošanu vienalga kaut ko līdzīgu, tad viena problēma, ar ko jūs saskarsieties, ir ēdināšana un tam līdzīgi, kur ļoti daudzas vietas nebūs pieejamas. Un tādējādi es rekomendēju lielveikalus, kur visticamāk vismaz būs kāda pieejama toalete un būs pieejams vispārējais arī pārvietošanās iespējami. Tā kā, jā. Bet tas, par ko es gribēju minēt, ir tāpēc, man liekas, arī ir tik svarīgs tas šī brīža Apērona projekts attiecībā uz to badiju ieviešanu, kur badiju, jā, tas nāk no angļu valodas, man liekas, viņi piedāvā ieviest arī līdzgaitnieks, kas būtu latviskais tas termins, ar to domu, ka ir šis jaunietis, kurš dodas jauniešiem ar invaliditāti līdzi, un tā kā draugs, ka tas ir svarīgi arī tā iemesla dēļ, ka kā rādīja tas pētījums un pētījumi plašāk, tagad
es izvairīšos no jauniešiem pēc šīs diskusijas, bet tas, ko pētījumi rāda, ir, ka jauniešiem trūkst sociālo prasmi, un tas neatiecas uz jauniešiem ar invaliditāti, tas attiecas uz jauniešiem kā uz grupu. Šeit mēs atkal varam vainot virtuālās vidas ietekmi, un daudz ko citu, galvenokārt mūsu pašus kā vecākus, bet mūsu jauniešiem, bērniem ļoti bieži trūkst spēju veidot jaunus sociālos kontaktus veiksmīgi šodien. Un tas vēl jau grūtāk ir situācijās, ja tas jādara jauniešiem, kuriem ir dažādi veidi vajadzības. Un tāpēc šis te, ka pastāv tagad šis jaunais pakalpojums, kurš varētu veicināt tādu pussolīti un palīdzēt izveidot šīs attiecības, noteikti ir ļoti, ļoti atbalstām un laba lieta. Okay. Jā, mums principā viss sāk noslēgties, bet man ļoti gribās ātri uzvaicāt vēl jautājumu. Tātad, vai jums liekas šī te, es nezinu, kā to nosaukt, iniciatīva vai es atļaušos to nodefinēt kā iniciatīvu par badiju, un vēl viena lieta, kas ir jūsu hobijs? Kas ir tas, ko varētu nosaukt par jūsu hobiju? Es arī piedalījos šajā pētījumā par badījiem, tāpēc es arī intervēju jauniešu, un es zinu, ka tas viņus interesētu. Tāpēc jā, es domāju, ka tas ir laba iniciatīva. Un par hobijiem, mans lielākais hobijs ir grāmatu lasīšana. Jā. Gustav? Jā, es pievienošos Lainēm. Man liekas, iniciatīva laba. Par hobijiem, vairāk hobiju. Nosaukšu vienu fotografēšanu. Un, jā. Paldies. Ernest? Teiksim tā, tā ir laba lieta, šie badīgi, bet es teikšu tā, tas tomēr neaizstāja, protams, īsus draugus. Un no hobijiem ir grūti izvēlēties vienu, ja tiks nosaukšu divus. Drīkst 16 nosaukt. Es arī varu to izdarīt, bet šaubos, ka pietiekoši laika būs. Labi, top 5. Nu labi. Konstrukciju veidošana no magnētiem un mūzika. Bungas un tāda veida mūzika. Un datorspēles. Labi. 3 labas lietas. Un Emīlija, kas ir tavi hobiji un kāds ir tavs redzējums par badījiem? Tā. Protams, man ir fotografēšana, arī montāža, arī dažādas modelēšana, tērpu pieskaņošana un stila veidošana. Un par badiju, kāds ir tavs viedoklis? Vai īstenībā, vai cik vienkārši varētu būt badījiem, kuri runā zīmju valodā? Vai, papildus jautājums, es atvainojos, ka esmu tik haotisks, bet man tā patīk darīt dažreiz, vai zīmju tulku var kaut kādā mirklī uzskatīt par badiju? Tā, varētu lūdzu atkārtot, mazliet samulsām. Jā, tātad badijs ir šis te jaunietis, kas dodas ar tevi, kāds, laikam, teiksim tā, ietusēt uz koncertu, uz dažādām vietām, ja es pareizi to, jā. Un tad tas, kas ir, es nojaušu, ka ir grūti atrast jaunieti badiju, kurš zina zīmju valodu, un vai zīmju tulku var uzskatīt, pieņemsim, par šādu badiju? Tā, jāpadomā. Es vispār būtu laimīga, ja man būtu kāds, ar ko līdzi zīmju valodas pratēju, kas iet, bet pieņemsim ārpus robežām, jā, ar tulkiem, bet pieņemsim, tas ir tulka darbs, ja varētu man kaut ko stāstīt, bet ja būtu kāds cilvēks, kas ar zīmju valodā ar mani kopā tusētu, draudzētos, būtu ļoti jauki. Paldies, Emīlija. Man jāatzīst, ka, diemžēl, mūsu laiks visiem kopā šeit šī diskusijā ir iztecējis. Es palūkšu sniegt runātājiem aplausus. Jā, ar mums bija Emīlija, Ernests, Gustavs, Laine un Artūrs. Un Kozmens, jā, kurš vēl viens kums pēc savām mūsām. Jā, bet, viņa draugi, pavisam drīz šeit būs trepes, kas ir Romu priekšnesums. Un paldies, ka jūs bijāt šeit.
Paldies jums vēlreiz liels. Jā.